Mēs neskatīsimies to tur iekšā. Dārgie kāzu viesi! Kuram kāzas? Kuram kāzas? Respektīvi, man liels prieks visus dīvāņus šeit redzēt, kas ir sanākuši. Daļa dīvāņi tur mēģina spriest par pazaudētām atslēgām lejā, bet mums viņi šobrīd nav interesanti. Mums ir interesanti šeit dīvāņi, kas šeit ir atnākuši. Mums ir tas prieks teikt, ka Mada arhitektūras telpa, kas šeit bija pirms 3 gadiem, viņi ir atkal atpakaļ. Un plus viņi ir 2 reizes lielāka palikusi. Tur būs izstādes katru nedēļu līdz pat decembrim. Un šeit mēs tādās apstīsimies, ko mēs tur darīsim. Bet šīs 2 telpas, tāpēc viņas te savilktas kopā. Tas ir tā Mada arhitektūras telpa, izstādes par un ap arhitektūru katru nedēļu. Tas time schedules tiks atjaunots, vai ne? Labi, tad, un šis ir tas, kas mums... Cerams, ka tur ir bārs. Jūs varat arī nākt iekšā. Sakojiet, man. Nākam iekšā, smukē visi. Nažo pēc krāsnes. Jā. Neizskiežaties pārāk pie sienas. Jā, nedoties noķelēsiet tās sienas, vai ne? Telpas, kāpēc viņi rāta redzēja pirms? Kāpēc slaveno Kurpēja kungu neuzveicināja neviens, viņš runā ārā uz parku? Come on, suņi arī visi, mēs esam iekļaujoši sabiedrība, Līga un suņi visi nākat iekšā. Līga un suņi. Suņi. Līga un suņi. Nevienā. Paldies. Es mēģināšu īsi, man ir verbāli caurēji, bet es mēģināšu šoreiz būt īsi. Kas šitas vispār ir? Pirms daudziem gadiem mēs izdomājām, kad ir cilvēks lielākoties piedzimst mājā, cilvēks lielākoties savu mūžu pavada mājā, gandrīz vienmēr arī nomirst mājā kaut kādā slimnīcā vai pansionātā. Un tad mums likās, ka ir vajadzīgs tāds arhetipiskā mūža māja, tāda, kas izstāsta pēc reālas mājas. Te mēs redzam divslīpi jumti, abos galos ir kaut kādas arhitektūras pazīmes. Sīls noteikti teiks, ka te nav nekāda arhitektūras pazīme, bet viņas te ir. Krāsniņš to tev teica, mēs. Bet ticēsim, ka arī šajā izstrādājumā ir arhitektūras pazīmes, un tā ir tā mūža māja. Tas bija tas sākums. Tā bija tā mūža māja. Un tad, laikam, ritot, mēs pievienojam vēl vienu objektu. Tas ir šie divi tie rāmīši, kas simbolizē... Ko viņi simbolizē? Viņi simbolizē sākumu. Tas ir šūpulis, kaps, sākums, beigas. Tas ir pilns cikls, sākums, beigas. Cik reiz tas atkārtojās, atkarīgs no mūsu fantāzijas. Varbūt tas ir vienreiz, vai varbūt tas ir neskaitāmas reizes. Un šeit mēs tādā vienkāršā, ļoti vienkāršotā veidā esam mēģinājuši to arī parādīt. Bet tagad mūsu kolēģis Ivars Veinbergs, kurš nav šoreiz klātesošs, bet mēs esam ar viņu arī, viņš ir ar mums. Kur viņš ir? Viņš teica, ka šitai lietai ir daudz dibena. Un es būtu ļoti priecīgs, ja jūs tos dibenus kaut kādā veidā izvērstu uz āru un arī izteiktu to, kāds dibens jums te rādās. Es vēl tikai dažs dibens pateikšu. Vēl ir tas, ka tā arhitektūras telpa, Mada arhitektūras telpa, kas bija pirms 3 gadiem, viņa atdzimst tagad. Tā ir atzimšana, šis te veķis ir atzimšana. Mēs mēģinām to nāvīt izšūpināt un tā šūpulī var. Viņa atzimst tagad reāli. Reāli arī šī te māja, kas pateicoties Rītupam un draugu centieniem, šī māja arī uz 3 mēnešiem tā kā mēģinās parādīt to, ka viņā var notikt visādas superīgas lietas, arī ir atzimšana. Un tad pa pārējām lietām, tas paklājas ir, es nepakaudrošos, tas ir no manas bērnības. Viņš stāvēja šķūnī gadus, neteikšu cik. Varbūt dažus vārdus par to otru telpu, kas būs tur aiz suņiem visiem. Otrā pusē ir tā baltā telpa. Varbūt Elīna var kādu vārdu izteikt par to, kas tajā telpā notiek.
Es nevaru uz filmēt. Tu neredzi? Jā, es varu. Tajā telpā mēs katru ceturtdienu, katru otro ceturtdienu rīkosim tādu, kā aicināsim māksliniekus, lai viņi veido savus gada darbus. Paņem kameru tagad uz Nelīnu stāstīs tālāk. Jā. Čau. Tajā telpā mēs turpināsim nākamo mēdu telpas sezonu. Mēdu telpa, tiem, kas nezina, ir mākslai, arhitektūrai un dizainam. Pagājušā sezonā mums bija 16 izstādes un instalācijas, un mums ir uzratušies tik daudz gribētāju šajā sezonā, ka mūsu sākotnējais plāns par atklāšanu katras 2 nedēļas nerealizēsies un būs atklāšana katru nedēļu. Tāpēc nopakojiet savas ceturtdienas, pēcpusdienas un vakarus sarunām un domāšanai par arhitektūru. Un tas, ko mēs sapratām iepriekšējā sezonā, ir, ka šī ir pop-up galerija, tas izstādīšanas laiks ir īss, un tā lielākā vērtība ir tāda, ka tās mini-instalācijas ir katalizators, lai mēs sāktu sarunāties par lietām, kas notiek mums apkārt būvētajā vidē, un sāktu par viņām vairāk domāt. Tā kā piesakojiet mums Facebookā un Instagramā. Nākamā izstāde būs Ernestam Cārbulim ar eksperimentālu saglabāšanu, atkal pievēršanos modernisma mantojumam. Pēc tam mūsu postmodernisma entuziasts Gustavs mums parādīs, kas ir labs latviešu postmodernisma arhitektūrā un mazajās arhitektūras formās. Un, ja jums vēl kādam ir kaut kas sakāms uz sirds, tad sakiet, tagad vai klusēt mūžīgi. Kāda laba ideja, kur jūs vēlaties realizēt, tad nāciet pie mums un sakat, jo, lai arī šī te mēra telpas sezona būs septembri, oktobri, novembri, mums ir kurā gadījumā ir plāns to turpināt kādās citās telpās arī pēc tam, tāpēc netuļiet sveci zem pūra un sakiet savu sakāmo un nezinājās savas domas. Tālūk. Jā. Man pēkšņi ienāca prātā mums tikko arhitektūras fakultātē iepriekšējā semestrī bija burvīgi piedāvājumi uzvērst par kā koncerts zāli. Būs arī viena izstāde par koncerts zāles tēmu, jā. Uģis Šenbergs. Nē, tas jau bija starpību pagājušajā sezonā. Atkārtojums vienkārši. Būs arī izstaba. Viens no tiem dibeniem, par ko Ulris minēja šajā zārka situācijā, ir gan tas, ka ir tā mēmu telpas atzimšana, tā ir viena lieta, bet tas viss jau sākās kā protests tam, ka šo lielisko ēku, kurā tagad ir iemitinājušies dažādi dīvaini, savu laiku gribēja, ka visam varēja nojaukt. Tas ir tas, kā radās mēru telpa. Un tad, kad valsts nekustamie īpašumi mums izmet no šeit ārā, sakot, ka ēku nevajag eksploatēt un tā ir nedroša, par ko es ķiķinu, esot šeit tādā pilnā pulkā, mēs to zārku uztaisījām kā simbolu šīs mājas beigām, bet labi, ka zvaigznes ir salikušās tā, ka tajā zārkā kāds ir un grib izlausties. Es ceru, ka kaut kādā Puntums tur neliek izmēri pa mājas. Viņš ir salocījis mājas. Nē, var jau, jā. Tā kā šī ir arī ēkas kaut kāda zināmā mērā atzimšana un jautājumu par to modernisma nērto mantojumu, mēs joprojām skatīsimies nākamajās izstādēs. Jā. Super, forši. Vai vēl kāds grib pateikt, kas šeit tas ir? Nu, izņemot to, ka sūdz kaut kāds ir. Nē, nevajag. Es varu pateikt tur. Sakiet. Jā, es vēlējos teikt to, ka ņemot vērā, ka šeit ir vairāk dibeni iekšā, tad viens no tiem ir tas, ka lielai sabiedrības daļai šī ēka asociējās ar to padomju ēku. Un šis ir tas, varētu teikt, zārks šūpulis, kurā šis padomju ēks tiek ieslēgts. Tā kā viņš ir ārā no šīs ēkas. Bet viņš cīnās, viņš tā kā mēģina, viņš mēģina, jā. Bet viņš vairs nav starp mums. Drīkstiem komentāru par to šūpuļu formu. Es zinu, ka latviešiem šūpuli iek ar
vertikāli un šūpo no augšas uz leju. Šitajā versijā, ja tu bērnu šūpo, tad viņš būs dzērājs. Es esmu vīlietis, Latvijas pasniedzējs. Man tā ir mīļākā daļa no Latvijas arhitektūras, bet es esmu vīlietis vienlaicīgi. Man nav katārsas vairs. Bet kur ir tā kā liekas kanoniskie Latvijas postmodernismu piemēri? Vai arī tev personīgi tāds svarīgākie? Man šitais, Šēnbergs, es pie viņa arī strādāju, bet Šēnbergs arī nav spējis norealizēt līdz galam. Poga laikam ir tāds Dievmārs mājas, kas ir Kadoņiko ielā. Bet īstenībā man ļoti patīk Burviņš laikam bija arhitekts. Sauspils baznīca ar citu ir viena ļoti izcils piemērs. Bet viņa arī realizēt visu savādāk nekā iecerēt. Bet arī īstenībā ir ļoti spēcīgs veidojums ir šitajā Prosts bowling hāle, kas ir ļoti labāk. Un no postmodernisma labākajiem interjeriem, kas joprojām saglabājies, ir Lido veikals blakus Krievas ētai, vairs veikals. Tur ir saglabājušies visi tie dzelteni, zilie metāla paneļi ar spoguļiem. Kurā vietā? Bet tajā pašā laikā viss izcilākais interjers, laikam interjers tur sanāks ir Šēnberga, Johnny Pizza vai kaut kas tamlīdzīgs. Es tās bildes tikai nesen ieraudzīju. Jā, tas ir izcils. Un vēl ir Kleinberga Andrē veikals, tāds 90. gadu valūtas veikals, kas tajā laikā saucās, tirgoja tikai preces par dolāriem. Un tur ir tāds Andrē veikals, kur ir spoguļi, teiksim, apaļas formas, tad ir neons, vēl visu tās lietas, kas ir klasisks tāds paņēmies. Un vēl starp citu, viens no labākajām privātmājām ir Kleinberga māja pie Gaugavas Ogres pārobrē. Viņa pat nav bijusi žurnālisti. Viņa ir tādā lauku ceļa malā un tāds diezgan izcils piemērs. Bet tu tā kā vairāk runā par 90. postmodernismu. Jā, īstenībā jā, tāpēc, ka man liekas, ka tas, padomju postmodernisms, viņš ir tāds viņš ir tīri tāds formāls, pret modernisma to garlaicīgu estētiku un tā tālāk. Es esmu runājis ar Ausmas kuņi, runājis ar šo ārgali, es esmu runājis ar ārstiem, kas tajā laikā tur taisīja visādas mākslas un arhitektūras kombināciju, lai viņš piedāvāja kaut kādas brīvības ielas vizuālās atdzīvināšanas projekts bija tāds, kur viņi zīmēja tāds skvēru, kaut kādas idejas, tur bija kaut kādas apaļas, kaut kādas liekas formas. Citu beigās postmodernismu lasa, ka bija tā mikroautobusa pietura, kur tagad ir, ko tikko nojauc. Tas ir tā laika postmodernisms. Bet 90. gadu postmodernisms, man liekas, viņš ir labāks, jo tāpēc, ka viņā parādās komercs, naudas lieta, un tur ir tas mirdzums, kas man liekas arī postmodernisms ļoti svarīgs. Vislabākā postmodernisma vislabākais attēls postmodernismam kino, pieņemsim, ir vai seriāls Miami Vice, vai arī ir tās, kur sēdzas filma Scarface. Un tur ir tāds Miami, tāds mirdzums. Un kas man ļoti patika 90. gadu sākumā postmodernismā, tur bija tas mirdzums. Kas sajaucās ar to kaut kādu rietumu tajā kultūrā. Postmodernisms arī asociējās ar to komerciālu. Jā, iepirkšanās centru postmodernisms. Jā, tieši tā. Un tāds kaut kāds mirdzums, un tas bez naudas nav iespējams. Padomju laikā kāds tur mirdzams, tas bija tā, Man 90. postmodernisms ir pilnīgi tā kā tumša bilde.
Es tieši tā kā esmu baigi to, nezinu, nu, tā kā es viņu raksturotu kā atmodas postmodernismu kaut kādu, 80. kādu postmodernismu. Jā, viņš ir tāds teorētisks manā uztverē. Tā kā ir tāds ģeometriskas un tādas teorētiskas fantāzijas. Tālāk es vēl pētīju, kā vispār radās postmodernisms. Tas Amerikā radās no tā, ka kaut kādi, kā tur bija, ka tie... St. Louisas Pruitigo, tās daudzstāvenes, kuras nones... Tur bija from Las Vegas. Tur bija runa tāda, ka var sakot, ka arhitektiem bija kaut kāds 70. gadu finansiālā krīze, un arhitektiem nebija īsti darba. Un viņi sāka nodarboties, bet šādā veidā sāka radīt tādas izstādes un teorētisko arhitektūru. Un tajā laikā tas modernisms bija tādā, jau visiem bija piegriezies, un viņi sāka radīt teorētisku arhitektūru, kas bija tīri, kas mazliet bāzēties kaut kādām klasiskām formām. Tādas parafrāzes par arhitektūru, teiksim, rotaļi par to. Bija kaut kādi tādi vienkārši tādas abstrakts ēkas, kas, tev neviens nepasūta to projektu, tu vari sazīmēt visādas brīnums, un tie attiecīgi. Tur vēl bija kaut kāda jocīga sakritība, ka laikam vai no Amerikā bija tur tika izstādīta viena kaut kādu klasicistu izstāde Ņujorkā. Un tie arhitekti bija aizgājuši to izstādi un saskatījušies visas tās klasiskās formas, un viņus šī izstāde kaut kādā ziņā šokēja. Viņi ieraudzīja, ka tur tā visā tā forma spēle arī ir kaut kas interesants, bet, es nezinu, es to neesmu pārbaudījis, bet katrā ziņā, bet man patīk, man postmodernismā patīk tas blings, tā naudas, tīpaši tās Johnny Pizza, tas Šemberga Johnny Pizza, tas ir vienkārši liels, arhitektūras muzejā ir pilns krāsainais tas diapozitīvs, kā viņi sauc, ko var ieskanēt. Bet, tā ir cita kaut kāda nianse tam postmodernismam. Es neatceros, kādas jautājumu Mārtiņam Pīlēnam uzdevu žurnālu Modernists. Bet es kaut ko jautāju, ja viņi apmēram tā, ja Ulds Pīlēns izdod žurnālu, kā viņš sauktos. Pīlēns īstenībā... Postmodernists atbildēja Mārtiņš. Ja Pīlēns ir eilojis mūsdienās ar savu to fucking olas atvainojis, bet 90. gadu sākumā viņš bija pilnīgi priekšā, un manuprāt, īstenībā Liepāja ir postmodernismā tāda meka pa lielam. Tas nav Pīlēna darbs. Tu nezini, vienkārši... Viņš bija tas, kurš inicijēja citiem jāspēj. Nē, viņam arī paši personīgi projekti ir tādi. Kuru tu domā? Tu vari pateikt, Pīlēns ir kaut kāds un tāds tur džeks, bet postmodernists viņš ir labs. Vienīgi jau mūsdienās viņš vairs nav labs postmodernists, jo Ola arī faktiski postmodernisms, bet viņš ir tā kā jau kaut kā tas postmodernisms vairs nav mūsdienīgs. Mūsdienās jau ir jauns postmodernisms izpausmes, un viņš, diemžēl, ir pārāk vecisks priekš mūsdienu postmodernās arhitektūras pieejas. Bet Liepāja ir postmodernisma, manuprāt, gandrīz vai labākā vieta, kur, teiksim, īsi izteikot kaut kādu īsu diskursu postmodernismā ir tur starp citu uz tās, es neatceros, kā tās ielas ir tur tāda mājiņa ar tādiem vilnīšu jumtu, kas ir tādā puspagalmā, pilnīgi izcils. Tur vēl ir tāda ūdens krituma kaskāde. Jā, ir tā, uz kuras ir vēl kafejnīca. Jā, tādā šķirbiņā, jā. Tas ir tā kā no rokas grāmatas. 80. gados Uldim pateicoties Liepājā bija tā postmodernismā. Jā, tā kā Pīlēns ir... Bet viņš ir tikai iniciators kā kustībai, kā tādai, bet viņa paši projekti. Īstumā tas ir viss, kas ir vajadzīgs. Viņš, diemžēl, visādos veidos viņš nav baigi interesants, bet šis ir viens no vienīgajiem viņa labajiem pienesumiem, manuprāt. Bet, jā, Liepājā pusvēl Rīgā, teiksim, man no postmodernismas labāk patīk mazās formas. Tas ir vēsturiskajā centrā,
ieejas uz pagrabiem, faktiski. Tā ir viena vesela tēma, kas ir, kā tiek risināts ieejas uz pagrabiem, kas tika visdrīzāk 90. gadu sākumā izbūvētas. Ar domu, ka pagrabā taisa kaut kādu tur, es nezinu, video zāli, kaut kādu spēļu zāli, vēl kaut ko tādu veikaliņus un tā tālāk. Un tas, kā tiek risināta tā ieeja uz pagrabu, tas ir, postmoderns, mazie vingrinājumi postmodernismā. Bet tas ir baigi interesanti. Tas ir tāds ritīgi nenormāli specifisks skata punkts, tā kā tie... Jā. Un tā kā arī, Bet tu tā kā par to stāsti, bet tajā pašā laikā, tev tas viss ir pašsaprotams un tev tas viss ir galvā, bet tā kā, citas, tā kā nav nekādas citas piekļuves tām visām zināšanām. Tā kā nav materiāla par to, tā kā. Jā, nav. Tas ir ļoti labi, ka nav. Tas ir ļoti labi, ka nav? Jā, tas ir manā galvā. Jā. Jo man liekas, tur ir tā lieta, ka tev kā daudziem arhitektiem liekas, ka viņi visu kaut ko zina, jo viņiem viss kaut kas ir galvā, viņi vienkārši dzīvo tajā vidē un dzird visādus stāstus. Jā. Bet tā kā, es gribētu piesieties, ka tās zināšanas nav īstas, ja viņas ir tikai tev galvā, jo viņas tā kā iet un nāk un pazūd un pārveidojas un tā. Un tā kā, es nezinu, es arī tagad saskaros ar to un es cenšos kaut ko no tā visa izlikt ārā, jo mēs visi visu ko zinām, bet ja tu esi jaunpienācējs arhitektūrā un tu gribi kaut ko uzzināt, tad īsti nav tāda... Kā tu vari iet ar tevi runāties? Zainu skapī jātaisa, viņš saka. Man bija interesanti, es parunājos ar vienu poļu čalu fotogrāfu, kas tieši fotografē postmodernismu arhitektūru. Un ko es viņiem pastāstīju tos pašus objektus, viņš sabildēja, tad viss kārtībā. Man tieši pagājušo nedēļu bija kaut kāds brīdis, kad es tā kā pēkšņi nedomāju, ka es neko nezinu par poļu postmodernismu, un tad uzgūglēju poļu postmodernismu un secināju, ka tas viņam lielā mērā ar viņu katoļu baznīcu kultūru tā kā saistās. Jā, jo tāpēc, ka tās katoļu baznīca reāli tā kā postmodernisma. Ka tā arī viņa protesta arhitektūra, tāpat kā Latvijā postmodernisms 80. ir protesta arhitektūra, tā poļiem katoļu baznīcas ir protesta arhitektūra. Jā, tad nebūs tas blinks, šaubu nav. Es nezinu, vai protesta Latvijā katoļu baznīca centās iet līdz Šemberga. Nē, es jau tā baznīca. Es jau strādāju arī Šembergas. Jā, bet kvalitāte priekš tev laikam neticama. Jā, ka viņš ir noturējis. Parkets līdz uzskatās, tu tik precīzi cilvēks. Kurināts vai Šembergas ir pārņēma to baznīcu. Mēs esam atzimuši, vai jūs esat gatavi atzimt?